un tā tālāk. Because then you become bad. Jo, ja mēs sekosim, teiksim, pretējām, kas ir Buda, Dharma un Sanga, tad rezultāts būs negatīvs. Wrong guide, wrong education, wrong idea, wrong companion or wrong example, then you become more worse or more bad. Tad, ja mēs sekosim sliktam skolotājiem, sliktām nepareizām mācībām, nepareizām sliktām piemēram, principā mēs paši kļūsim tikai sliktāki. Yeah, don't go three. Go three. Tad mums ir jāpieņem patvērums pie šiem 3 dārgumiem, un mums nevajag pieņemt patvērumu pie 3 pretējiem, kas ir pretpols 3 dārgumiem. Yes, that refugee, common, easy explanation look like meaning, everybody need look like Buddha, Dhamma, Sangha, or good guide, good education, good companion. Everybody, every living being need. Tas bija Not tāds only Buddhist. pavisam vienkārši paskaidrojums, kādēļ jāpieņem patvērums, bet piebilde pie tā, kad faktiski savu veidu patvērums ir nepieciešams visiem, ne tikai budistiem. Teiksim, budisti pieņem patvērumu pie Budas, Dharmas un Sangas, bet savu veidu patvērums ir nepieciešams pilnīgi visiem. I think every religion, something had good guide, good education. Jo faktiski katrā reliģijā būs kāds šis te labais ceļvedis, ceļrādītājs, būs piedāvāt konkrētas tradīcijas, labu izglītību un tā tālāk. Yeah, Buddhist counting 3, we need Buddha, Dhamma, Sangha. Similar, everybody need. Un tātad, ja budismā patvērumu mēs pieņemam pie Budas, Dharmas un Sangas, tad citās tradīcijās arī ir līdzīgi, tikai tie patvērumu avoti ir atšķirīgi. Oh, yeah. Oh, you can read. Please, I tell him a lot. So we read prayers, yes? Yeah. Rita, lūdzu. Pieņem patvērumu pie Budas, Dharmas un Sangas, līdz lūdzu sasniegt saprasmību. Ar devību un pārējām pilnveidošanām krājot nopelnus, es kļūšu par Budu vēl visām pārcīvošām būtnēm. Es pieņem patvērumu pie Budas, Dharmas un Sangas, līdz lūdzu sasniegt saprasmību. Ar devību un pārējām pilnveidošanām krājot nopelnus, es kļūšu par Budu vēl visām pārcīvošām būtnēm. Es pieņem patvērumu pie Budas, Dharmas un Sangas, līdz lūdzu sasniegt saprasmību. Ar devību un pārējām pilnveidošanām krājot nopelnus, es kļūšu par Budu vēl visām pārcīvošām būtnēm. Lai visas būtnes būtu laimīgas un Point measurable. Yeah, point measurable, also very important. I don't want to tell today because it takes time. Today is the main topic, eating meat, good or bad, that topic. Tātad šodien mēs nerunāsim detalizētāk par 4 neizmērojamām domām, jo mums ir pamat tēma ēst gaļu ir labu vai slikti. Yeah, that point measurable also very, very, very important. Withstanding. Good withstanding. Bet 4 neizmērojamās domas, tas faktiski arī ļoti būtiski saprast, par ko šeit ir runa. Yes, limitless loving kindness, limitless compassion, limitless joy, limitless equanimity, that is maintaining. Tātad šeit ir runa, kad mīlošai laipnībai, līdzcietībai, priekam ir jābūt bez robežām. Mums tas ir šīs īpašības jātīst, ka tās ir bez robežām. Limitless means object, for example, loving kindness. So many happy-less being, unhappy being, limitless. This universal, this world and other world,
Buddha said not only one universal, so many limitless universal. You can go over there, so many there have same six realm. They have so many unhappy being, happyless being. You focus that limitless, then you say, I wish they had happy. Happy means happy good, but you allowed. Of course, you need happy, but not allowed harm without harming happy. Without harming happy. If you have happy, but somebody beat or killing, then not okay. Un šeit ir runa par neskaitām daudz jūtošām būtnēm, un ar to jāsaprot būtnes ne tikai, kuras mēs šeit varam saskatīt, bet iet runa par būtnēm 6 sfērās piedalām ne tikai šajā visumā, bet arī citos, jo bez šī visuma eksistē arī citi, un arī tur ir šīs 6 sfēras. Un kad ir runa par laimi, tad jāsaprot, ka iet runa tikai par tādu laimi, kura nedara kaitējumu nevienam citam. Ja es kļūšu laimīgs, veicot kaut kādas negatīvas darbības, tad par tādu veidu laimi šeit nerunāju. Yeah, limitless object, that loving kindness. Also, limitless compassion object, limitless suffering being. Tad iet runa par neskaitām daudz objektiem, pret kuriem mēs izrādām šo mīlošu laipnību, līdzcietību un arī par šīm neskaitām daudz objektiem, pret kuri cieš un pret kuriem mums ir šīs jūtas. Limitless suffering being, I wish they quickly free from suffering like that. Un mēs vēlamies, lai šīs neskaitām daudzās jūtošās būtnes pilnīgi viss būtu brīvs no ciešanām. Also, limitless joy means at the moment many living beings, at the moment they are happy being, without harming happy being. That is wonderful, that is good. I wish they never ever separate happy. That is joy, limitless joy or immeasurable joy. Un tad arī mēs vēlamies, lai visas būtnes būtu priecīgas, laimīgas, lai tās nebūtu atdalītas no šī prieka. Un tātad atkal šeit iet runa par ne tikai par būtnēm, ko mēs sastopam, ko mēs varam redzēt, bet par būtnēm visās 6 sfērās. Limitless equanimity. That equanimity means at the moment so many extreme being, too much grasping or extreme attachment, extreme angry, jealousy, wrong view. They believe too much, but totally wrong, but they don't understand. Then that is good, that is bad, they believe, but they are opinion, no reality. That makes then big problem. But that's, that extreme being, they will get wisdom, correct understanding, wisdom or compassion or loving kindness. They become equanimity or they become balance. They become clever. At the moment they are extreme, very stupid. Very stupid, extreme being, so many limitless. I wish they will get intelligent, they become less problem. Tad mēs arī lūdzam, lai visas būtnes iegūs līdzsvaru, un šeit jāsaprot, kad šeit ir runa par būtnēm, kuras
dzīvo kaut kādās galējos teiksim, viņa attieksme ir galēji, piemēram,